Latvijā bieži tiek aizmirsts, ka bez lielajām ostām Liepājā, Rīgā un Ventspilī ir arī mazās, reģionālās ostas. Tās cītīgi strādā, lai audzētu pārkrauto kravu apjomus un nodrošinātu pašas savu nišu. Mūsu valstī ir 6 mazās ostas – Salacgrīvā, Skultē, Endgurē, Mērsragā, Rojā un Pāvilostā. Pāvilostā un Endgurē šogad kravas praktiski netika pārkrautas. Tomēr tas nenozīmē, ka mazo ostu bizness būtu panīcis. Tieši otrādi, lai arī visa gada statistika vēl nav apkopota, tomēr 10 mēnešos visas mazās ostas kopā ir kāpinājušas pārkrauto kravu apjomus. Gada griezumā tiek prognozēts, ka mazajās ostās tiks pārkrauti vairāk nekā 1,3 miljoni tonu kravu. Lielākoties tiek pārkrautas kokmateriālu kravas, un daudzi prognozē, ka mazās ostas spēs piesaistīt arvien vairāk šo kravu. Būtiski ir arī uzsvert, ka mazajām ostām ir liela reģionālās attīstības nozīme. Tās veicina ekonomisko attīstību, darba vietas un kopējo reģionu ekonomisko aktivitāti. Šajās ostās sāk attīstīties tāda ekonomika, kas ne tikai kravu pārkraušana, bet arī kravu pārstrāde, kas ir iepriekšējā plānošanas periodā devis iespēju attīstīties dažādu ražotņu izveidē. Viņi spēja apkalpot tās kravas, kuras lielās ostas tomēr nespēja apkalpot, kurām tās varbūt nav interesants. Un šis segments pamazām pāriet uz mazajām ostām ļoti izteikti. Tāpat mums arī skaidri redzams tas, ka mazās ostas jau vairs nav nemaz tik maziņas. Piemēram, Skultas osta jau ir tādos absolūtos skaitos, tā ir 8 reizes mazāk nekā Liepājas osta, bet tomēr viņai ir tendence augt, tāpat kā arī citām mazajām ostām ir ļoti spilgta tendence attīstīties. Kā redzams, mazo ostu nozīme reģionos ir liela, un mums atliek cerēt, ka attīstība un izaugsme turpināsies arī nākotnē. Par to, ka Sijā Latvijas dzelzceļa ritošā sastāva serviss nodrošina lokomotīvu un vagonu remontu, jau esam stāstījuši. Tomēr ar to uzņēmumu darbība neaprobežojas. Ritošā sastāva serviss nodrošina degvielas uzglabāšanu un realizāciju dzelzceļa pārvadātājiem. Kā kārtīgam uzņēmumam pienākas, ritošā sastāva servisam ir arī sava laboratorija. Mēs nodarbojamies ar naftas produktu testēšanu, kas ir dīzeļdegviela, eļas un ziedas, kas tiek pielietotas gan lokomotīvēs, gan vagonos. Tālāk arī mēs nodarbojamies ar kalibrēšanu. Pamatā tie ir dzelzceļā pielietojamie mērinstrumenti, šabloni. Svarīgs virziens mums ir dzelzceļa cisternu un cisternu vagonu inspicēšana. Šoreiz mēs izmantojām laboratorijas pakalpojumus, lai noteiktu ziemas dīzeļdegvielas kvalitāti 4 degvielas tirgotāju uzpildes stacijās. To izvēle notika pēc ģeogrāfiskā principa. 4 tuvākās stacijas Vecrīgai. Degvielas paraugi tika paņemti vienā dienā un 1 stundas laikā, kā arī tos tūlīt nogādājām laboratorijā. Analizētajai dīzeļdegvielai 4 paraugiem tika pārbaudīti pāris būtiskākie parametri – kinemātiskā viskazitāte, uzliesmošanas temperatūra, sadurķošanās punkts, bet būtisks atšķirības tātad netika konstatēts, arī mehāniskie piemaisījumi un ūdens netika konstatēts. Vienīgā atšķirība tātad bija sadurķošanās un sastingšanas temperatūras noteikšanai, tomēr šie rezultāti atbilst standarta prasībām. Tālākos secinājumus, kur pirkt dīzeli, izdariet paši, jo paraugu ņemšanas dienā cenu atšķirības starp lētāko un dārgāko paraugu bija gandrīz 7 centīmi, jeb 10 eiro centi. Starptautiskā lidosta Rīga mums asociējas ar pasažieru pārvadājumiem un ceļojumiem pa visu pasauli. Tomēr aizvadītais gads lidostā Rīga iezīmēja kādu tendenci, kurai pastiprinātu uzmanību pievērsām arī mēs. Runa ir par avio kravu apkalpošanu, kas lidostā Rīga nu ir kļuvis par nozīmīgu biznesu. Lai arī oficiālie 2013. gada rezultāti vēl nav pieejami, tomēr ir prognozējams, ka gadā kopumā lidosta būs apkalpojusi nedaudz mazāk
vairāk kā 55,000 tonu kravu. Tas ir pieaugums par gandrīz 70% salīdzinot ar gadu iepriekš. Šobrīd jau kravu apkalpošana ir kļuvusi par nozīmīgu lidostas biznesa sastāvdaļu. Jāpiebilst, ka liela daļa lidostā apkalpoto kravu, apmēram 70%, ir kravas starptautisko spēku apgādei Afganistānā, kas liecina Latvijas kā uzticama NATO sadarbības partnera nozīmīgo lomu. Ja, skaidrs, jebkurai citai transporta veidam paralēli vienmēr ir bijusi un būs aviācija. Ja tur ir šādas kravas, jebkurai loģistikai ir, kuras ir nepieciešams ātra transportēšana, ja, un kuras ar pietiekami augstu pievienoto vērtību ir, kuras ilgi nevar pavadīt ceļā, tad tās kravas ir noteikti tās, pa kurām mēs varam runāt aviosatiksmes izpratnē. Ja. Pirms tam jumbo lidmašīnas šeit nosēdās reizes gadā, tas bija ievērojami, tad šobrīd ir bijušas dienas, ka līdz 5 lidmašīnām tādas tiek apkalpotas Rīgas lidostā. Daram arī vairākas lietas, kuras iezīmēs, un lai uz tādiem ilgiem laikiem Rīgas lidosta arī paliktu kā spēlētājs Baltijas reģionā kravu apkalpošanā. Par lidostas plāniem attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem mēs jums pastāstīsim kādā no nākamajiem raidījumiem. Visu labu un laimīgu jums jauno gadu!